seko otrais treniņš un uzreiz tāds ļoti intensīvs, cik sarežģīti bija. Grūti adaptēties. Kā skonto trenējāmies uz makslīgā, tagad jāpierod dažādiem muskuļiem. Bišķi pasāpēs, bet 3. 4. dienā viss jau normāli. Vismaz laukums labs. Kāda ir tā adaptācija, ka tikko tādos plus nedaudz grādos, arī hallē netika karsts, un tagad ir tā saule, nav arī tā Turcija, kur ir 15 grādi, bet tiešām virs 20 grādiem, kā ir ar to elpošanu un vispār, cik tas ir sarežģīti? Grūti skonto, es domāju, es labā kondīcijā tagad atbrauc šeit, liekas, ka vēl ir kur strādāt, tāpēc grūtāk elpot, muskuļiem jau principā tas pats, bet tā elpošana jāpierod ir, tad jau viss būs kārtībā. Šoreiz tā pauze no pēdējās virslīgas spēles līdz treniņa sākumam bija garāka. Kāds tev bija tas posms, cik daudz sanāca atpūsties un cik pats ātri sāk kaut ko darīt? Man tas posms bija liels, apprecējos medus mēnesi, tāpēc beidzot sanāca izbaudīt arī ar sievu atvaļinājumu, bet tur arī strādāja daudz, protams, tur bija vēl karstāk, bet bija laiks pastrādāt, protams, varbūt ne tik daudz, kā gribēju, bet tagad būs vēl mums līdz sezonas sākumam daudz laiks, ir kur piestrādāt. Kāds bija tas ceļš līdz Dubajai? 7 stundas gandrīz jālido un pa nakti jālido. Tāpēc sajūtām liekas, ka nākamā diena visu laiku gribās gulēt. Kā bija tev? Tu varēji Nilam pajautāt, viņš tur smuki gulēja, jo vienā pozā tās 6 stundas es mocījos, skatījos uz Černo, kā viņš ar Edžiku tur guļ un mocās, bet es vispār nevarēju pagulēt. Pēc tam atbraucām, nedaudz pagulējām, viegls treniņš un šodien jau ķermenis ir atjaunojies. Ko tev pieredze rāda, ko tu sagaidi no 3 nedēļām Dubajā? Sarežģītas spēles, treniņi daudz, grūti, bet pēc tam tas mums nāks par labu, tāpēc jāizspiež maksimums no katram no sevis un beidzot jāparāda labs sniegums čempionātā. Spēlētāji no daudz valstīm, kur ir tā dominējošā brigāde šobrīd, latviešu vai kāda cita? Mums kā latvieši, mēs vienmēr dominējam. Ok, paldies. Paldies.